Šā gada 20. maijā kārtējās Latvijas juristu biedrības prezidijas sēdes laikā notika tikšanās ar knabu priekšnieku Normundu Vilnīti. Jaunais knabu vadītājs norādīja, ka galvenie viņa vadītās iestādes bloki ir palikuši tie paši iepriekšējie – korupcijas novēršana un apkarošana. Turpmāk vadība vairāk uzmanības plāno pievērst analītiskajam darbam, veicot strateģisku analīzi, lai varētu informēt premjeru par esošo situāciju, galvenajām tendencēm un izvirzīt valdības vadītājiem nepieciešamos priekšlikumus un rekomendācijas. Nepieciešams arī likumdošanā tālāk sakārtot jautājumus, kas saistīti ar iepirkumu procedūrām. Arī mazo summu iepirkumiem jābūt publicētiem un caurskatāmiem. Sēdes dalībnieki norādīja arī uz tādām absurdām situācijām, kad iepirkuma konkursi iestrēgs bezgalīgā tiesvedībā un šo iepirkumu vairs nemaz nevar realizēt. Tāpat nepieciešams legalizēt un padarīt caurskatām lobēšanas procesu, jo pasaules prakse ir diezgan plaša arī šajā jomā. Juristi atzīmēja, ka jābūt arī konkursa rīkotāja atbildībai, jo praksē ir daudz tādu situāciju, kad konkursa dalībnieki iegulda lielus laika un materiālos resursus, lai sagatavotu materiālus konkursam, bet konkursa sarīkotājs vienkārši konkursu atceļ vai izlemj par labu absolūti nepamatotam pretendentam. Ļoti apgrūtina radošu darbu valsts aparāta birokratizēšanās, dažādu nebūtisku pretenziju izvirzīšana un formāla piekasīšanās dažādu dokumentu noformēšanā un reģistrācijā. Sēdes dalībnieki izteica zinām satraukumu par tām tendencēm, kas novērojams masu informācijas līdzekļos tiecoties pēc sensacionāliem materiāliem. Tādā veidā presē parādās materiāli, kurus varētu kvalificēt kā izmeklēšanas noslēpumu, vai arī kas klajā pārkāpj cilvēktiesības, publicējot materiālus, kas nav procesuāli pārbaudīti un par kuriem nav tiesu iestāžu pieņemti nolēmumi. Vairāk juristi atzīmēja, ka arī privātajā sektorā vērojami bīstami koruptīvi darījumi, kurus tā gan kvalificēt nevar, jo nav iejauktas amatpersonas. Vilnīts atzīmēja, ka komerciālā uzpirkšana ir ekonomiskās policijas kompetencē, bet, protams, nepieciešama savstarpēja sadarbība arī šādu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā. Dalībnieku domas dalījās jautājumā par vispārējās ienākuma deklarēšanas ieviešanu. Arotbiedrības Laba valdes priekšsēdētājs Vitālijs Reinbachs izteica filozofiskas pārdomas par korupcijas dziļākajiem, apslēptākajiem cēloņiem, kas slēpjas sabiedrības organizācijā un cilvēku psiholoģijā. Vairāk juristi izteica pārliecību, ka tik lielā valstī kā Latvija ir tomēr par daudz operatīvās darbības subjektu.